Mazajiem kāpēcīšiem, kas apmeklēs izstādi kopā ar vecākiem, organizētāji sagatavojuši veselu halli ar tematiskajiem kvartāliem, radošajām darbnīcām, sporta laukumu un skatuvi. Šeit viņus satiks iemīļotie varoņi no televīzijas raidījuma Kaste, Este, Pukšs, Lupe un Vāris. Tā nav nejaušība. Visaktīvāk šo grandiozo svētku organizācijā piedalās Latvijas televīzija. Bērns valstī nav komerces pasākums nevienu brīdi. Un manuprāt, jebkura vieta, kurā kaut kas tiek darīts priekš bērniem, tad tas ir noteikti jāatbalsta, jo pēdējā laikā jau mūsu valstī bērniem tik maz tās investīcijas tiek dotas. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka šeit tieši Ķīpseles hallē ir iespēja arī būt tai otrai sadaļai, kas ir tāda bērnu izglītības daļa, kurā arī Latvijas televīzija piedalās ar savu raidījumu. Un tas ir tik patīkami, ka tas notiek. Bērniem rotaļas ir galvenais un mīļākais laika pavadīšanas veids. Tās pilda apkārtējās realitātes izpētes funkciju, bērnu apmācību un attīstību pārvērš par aizraujošu procesu. Izstāžu kompānija BT1 garantē, ka garlaicīgi šeit nebūs nevienam bērnam, lai ar ko tas nenodarbotos. Halle numur 1 tā ir veltīta šim bērnu pasākumam Kaste, Este Ķīpselā, kur mēs esam pieturējušies pie šī oriģināla raidījuma tēlu tematikas un esam izveidojuši, kā mēs nosaucām tos, kā kvartālus. Un katrā kvartālā ir šīs ļoti daudzās darbnīcas, kur bērni varēs mācīties izzināt. Kā zināms, bērni ir bezbailīgi eksperimentētāji, viņiem vēl nav zināmas bailes un bailes zaudēt. Šī ir pateicīga auditorija, kuru viegli aizraut ar radošām idejām. Rīgas Tehniskā universitāte bērniem rādīs visdažādākos zinātniskos eksperimentus. Un faktiski viņi paši varēs darboties un veikt visādus eksperimentus, gan elektrībā, gan ķīmijā, un iemācīties kaut ko jaunu. No 25. līdz 27. maijam Ķīpsela sola kļūt par unikālu piedzīvojuma vietu katrai ģimenei. Ģimenes biļetes tiks pārdotas ar atlaidi, bet bērnu piedalīšanās pasākumos neprasīs piemaksas. Bērnu pasaule 2012 ir vienīgā Latvijā ne tikai preču, bet arī radošo ideju izstāde bērniem no 4 līdz 9 gadiem.